Koalīcija neatbalsta Latviju pirmajā vietā ierosinājumu atņemt pilsonību Mamikinam, kurš atklāti aicina Krieviju uzbrukt Baltijas valstīm. Ministrs, kurš gatavs pārvērst Latviju par vēja turbīnu biznesa parku, saglabā savu amatu. Latvija pirmajā vietā izvaicā veselības ministru, cik ilgi Latvijā vēl cilvēki mirs, nesagaidot savu ārstu. Kopš janvāra beigām sociālajos tīklos bija pieejama informācija, kur jau bijušais no Latvijas ievēlētais eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins, kurš tagad dzīvo Krievijā, atklāti Krievijas TV kanālā aicina Krieviju uzbrukt Baltijas valstīm. Šī informācija bija pieejama visiem, bet tieši Latvija pirmajā vietā frakcija iesniedza lēmumu projektu Saeimai lemt par to, lai uzdotu valdībai atņemt pilsonību Mamikinam. Lūk, ko Saeimas debatēs sacīja Edmunds Zivtiņš. Es aicinu tiesību sargājušās iestādes darīt visu, lai uz Krieviju aizbēgušais Mamikins tiktu aizturēts, izdots Latvijai un sodīts. Jā, tā ir taisnība. 2023. gada 29. septembrī Latvijas valsts drošības dienests uzsāka kriminālu procesu pret Andreju Mamikinu par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā, iespējamu slavināšanu un attaisnošanu. Un 24. gada jūnija beigās ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības nodaļa pret Andreju Mamikinu izdeva Eiropas apcietinājumu lēmumu. Mamikins ir starptautiskā meklēšanā, tā ir taisnība. Es ceru, ka viņš tiks arī notverts, tiklīdz mēģinās atstāt Krievijas robežas, izceļojot uz kādu citu valsti. Tāpēc mēs aicinām Latvijas valdību izanalizēt visas tiesiskās iespējas, lai Andrejam Mamikinam atņemtu Latvijas pilsonību, kuru viņš pats sev jau faktiski ir atņēmis, aicinot uz savas valsts bombardēšanu. Un šeit kā piemēru, Latvijā dzimis, bērnu namos izaudzis un latviešu skolās beidzis jaunietis, aktīvs zemesargs, nesen kā saņēma paziņojumu par to, ka viņam tiek atņemta Latvijas pilsonība. Vai tiešām mūsu valsts atņem pilsonību šādiem uzticīgiem cilvēkiem, Latvijas patriotiem, bet tādam mēslam, es atvainojos, kā Mamikinam, mēs nevaram atņemt pilsonību? Un kā jūs domājat, kā balsoja koalīcija? Protams, ka pret. Un tikai un vienīgi tādēļ, ka šo lēmumu projektu ierosināja Latvija pirmajā vietā. Vēl tikai jāpiebilst, ka lēmumu projekts ir nodots pilsonības komisijai. Saeimas plenārsēdē Nacionālā apvienība ierosināja neusticības izteikšanas balsojumu Biedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram. Par ko? Tieši par to, ka viņš apturēja detālu plānojumus Bauskas un Prēļu novadiem, kuri bija iebilduši pret vēja parkiem savās teritorijās. Lūk, ko par balsojumu un Latvija pirmajā vietā pozīciju pauda Ramona Petrāviča. Iedomājieties, cilvēki Bauskā un Prēļos mēnešiem ilgi strādāja pie plānojumiem, ar sapulcēm, diskusijām, ar asarām un izmisumu acīs, baidoties par savu māju, dārzu, ainavu, kas ir viņu dzīves sastāvdaļa. Viņi teica, mēs gribam vēja parkus tur, kur tas nekaitē mūsu bērniem, mūsu veselībai, putniem, mūsu nacionālajām lauksaimniecības zemēm. Un ko saņem pretī? Ministrs Čudars ar vienu rīkojumu saka, jūsu balss nav svarīga, jūsu bažas nav pamatotas, jūsu tiesības uz mierīgu dzīvi ir sekundāras salīdzinājumā ar ārvalstu investoru interesēm un ambīcijām un valsts mērķiem. Tie nav tikai cipari, procenti teritorijas aizliegumā, ko viņš sauc par nesamērīgu un emocijās balstītu. Tie ir cilvēki, kuri tagad baidās, ka rīt viņu mājas logā būs redzami milzu vēju turbīnu torņi, kas griežas diennakti, izraisot miega traucējumus, stresu un arī vērtību īpašumu krišanos. Tas ir Latvenergo un Dānijas lielie spēlētāji, kuru lobēšana acīm redzot strādā labāk nekā iedzīvotāju balses. Un šis nav tikai par vēju parkiem, šis ir par to, vai Latvija vēl ir valsts, kur cilvēka balss kaut ko nozīmē, vai arī mēs esam kļuvuši par zemi, kur Rīgas kabinetos slēdz darījumus par cilvēku galvām,
Bet lauku ļaudis tie ir tikai ar emocionālu pieeju, ko var palaist kā nevērtīgu. Un, protams, ka ministrs Čudars savu amatu saglabāja, kā gan citādi, un viņš ir gatavs visu Latviju pārvērst par vienu lielu vēja parku. Latvija pirmajā vietā frakcijā tika aicināts veselības ministrs Hosams Abu Merī, kuram uzdevām virkni jautājumu par to, kas notiek veselības aprūpes sistēmā, kādēļ ir neizmērojami garas rindas, kādēļ bērniem ir jāgaida rindās un kādēļ cilvēki vienkārši aiziet viņa saulē, nesagaidījuši ne savu rindu, ne savu ārstu. Un lūk, ko par šo tikšanos saka Ramona Petrāviča. Tas galvenais jautājums, ko gribējām noskaidrot, ir, ko darīt ar milzīgajām rindām, lai cilvēks saņemtu izmeklējumu, veselības pakalpojumu. Jo tā vairs nav normāla situācija, kas notiek, ja cilvēkam ir jāgaida uz izmeklējumu gads vai pat ilgāks laiks. Un īsti jau tāda plāna, protams, arī ministram nav. Ministrs stāstīja, kas būtu jādara, lai palielinātu medicīnas personāla skaitu, ārstu skaitu un tā tālāk. Bet mans jautājums bija par finansēm, jo, protams, galvenais aspekts jau ir nauda, jo Latvija ir vienā no pēdējām vietām, kas vismazāk ir atvēlējusi naudu uz vienu cilvēku veselības aprūpei. Un ministram nav īsti tāda piedāvājuma, kā šo situāciju risināt, jo ir izveidotas elektroniskās rindas, bet tās varbūt kaut cik nedaudz šo situāciju uzlabos, bet, protams, tas nebūs tāds jūtams progress, ka cilvēki tūlītās to veselības aprūpes pakalpojumu varēs saņemt. Ministrs centās visādi atrunāties, ka nekur jau nav vai pasaulē tā, ka otrajā dienā var saņemt pierakstu pie nepieciešamā ārsta, bet mēs jau neprasam otrajā dienā, bet kaut kādā saprātīgā laikā. Tāpat arī tika uzdot jautājumi, ko tad darīt bērniem, ja arī bērniem pie logopēda, pie psihologa, psihiatra rindas ir gadiem garas. Vai tā ir tiešām tāda pieļaujama situācija? Un arī šeit bija atrunas, ja mums trūkst speciālistu un tā, bet mēs šeit ar likumprojektiem pieņemam arī dažādus lēmumu projektus, kas nodrošinātu bērniem agrīno skrīningu. Tad, ko dos šis skrīnings, ja tiks konstatēta problēma, bet tam pretī nebūs pieejams pakalpojums. Un otrs jautājums arī bija par Stradiņu klīniskās slimnīcas A2 korpusa būvi, kurai papildus tiks vienkārši izšķērdēti 60 miljoni, par ko ministrs nav gatavs uzņemties atbildību. Šodien arī par to bija pieprasījums ministram, kuru uzturam. Jo kādam ir jābūt atbildīgam, ja būve bija jāuzbūvē un jāpabeidz 23. gadā par 88 miljoniem, tad tagad tas process ievalkās vismaz līdz 29. gadam un papildus 100 miljoni. Tātad 100 miljoni, ko varētu ieguldīt veselības aprūpē, principā vieglu roku tiek izšķērdēti. Šīs nedēļas kopsavilkums ir gaužām bēdīgs. Koalīcija rulē. Un balsot tieši tā, kā koalīcijai jābalso, lai tur vai ūdens plūdi. Mēs gaidīsim jūsu viedokli par tēmām, kuras šodien skārām. Komentējiet, rakstiet mums un noteikti piesakojiet LPVTV YouTube kanālam ziņām, kuras mēs jums piedāvājam katru nedēļu. Ar jums kopā būšais Līga Krapāna. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.